Šodien tiekamies Valmierā, Kopienu fonda kustības 10 gadus konferencē. Kāpēc Valmiera? Droši vien tāpēc, ka starp pašreiz esošajiem kopienu fondiem Valmiera ir lielākā pilsēta, kur strādā fonds, kas nozīmē arī to, ka viss, kas ir nepieciešams šāda līmeņa konferencē, mums ir pieejams ērti, teiksim, ir gan skaista ērta vieta, gan pieejamie nepieciešamie pakalpojumi, skaista apkaime un skaista pilsēta. Tā kā droši vien, ka tas ir arī tas iemesls, kāpēc mēs varam cilvēkus no visas Latvijas un vēl arī no gandrīz 10 Eiropas valstīm pulcēt tieši šeit, Valmierā. Lai gan patiesībā 10 gadus kopienu fondu kustībā svin Talsu novada fonds un Lielvārdes attīstības fonds. Tā kā jubilāri ir viņi un sveicinieni viņi, un viņus mēs arī svinināsim vakar pasākumā. Pa dienu mēs savukārt atskatāmies uz to, kas ir 10 gados paveikts, ko mēs esam līdz šim darījuši un kas varētu būt tie nākamie nākotnes soļi, izaicinājumi, kā tālāk, lai mēs neapstātos, bet iet uz priekšu. Tā kā mans lielais prieks un lepnums patiesībā ir tie 20 cilvēki no ārzemēm, kas ir atbraukuši gan no Austrumeiropas, gan no Rietumeiropas, Slovākija, Beļģija, Krievija, Ukraina, Moldova un vēl dažas valstis, kurās arī strādā līdzīgas organizācijas kā mēs. Tie principi visiem ir līdzīgi, proti atbalstīt vietējo cilvēku iniciatīvas, tam mērķim piesaistot vietējo cilvēku ziedojumus. Tās pieredzes, protams, ir ļoti atšķirīgas. Pat tajās valstīs, kur ir līdzīga vēsture, līdzīga ekonomika, mēs redzam, ka ir valstis, kur izdodās ļoti veiksmīgi vietējos cilvēkus iesaistīt. Ir vietas, kur tas kaut kādu iemeslu dēļ netik veiksmīgi ir izdevies. Es domāju, Baltijas valstu foni mēs varam būt lepni un priecīgi, varbūt par to, kā tas tika uzsākts, jo, acīm redzot, tika izdarīti visi pareizie soļi, lai kopienu fondi Latvijā ne tikai tiktu izveidoti, bet arī turpinātu reāli darboties. Jo, diemžēl, Lietuvā un Igaunijā tā lieta kaut kā ir stipri sabremzējusies. Mēs ceram, ka viņi vēl atgriezīsies apritē, jo vienmēr ir ļoti noderīgi tas, ka ir tie kaimiņi apkārt, ir draugi, ir līdzīgi domājošie. Un tas arī ir viens no iemesliem patiesībā šādai konferencei, ka mums noteikti ir iemesls svinēt, un mums noteikti ir iemesls tomēr satikties un parunāties par to, kā iet. Un jo tieši tā savstarpējais atbalsts šajā jomā strādājošiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti svarīgs, lai tā kā gūtu gan jaunas domas, jaunas idejas nākotnē.